Ko Markus Rivu pieķerts brīdī, kad viņam kaut kas top uz galvas, pastāst, viņš mums arī uzbruk. Kā tu jūties, ka tev kaut ko dara? Ko tev šobrīd dara, tu vispār saproti? Es saprotu, jo mums ir jau laba sadarbība izveidojusies šeit jau gandrīz kā gadu esmu Stroganova reklāmas ceļu, un tad es uzticos, atnāku, apsēžos un man uzstājas viss kārtībā, viss lieliski un man nav mazāko baiļu. Kā tu jūties kā seja? Es nezinu, es pat neesmu reiz tādu ļoti aizdomājis, kā tas ir būt, bet tas ir ļoti organisks tādas sadarbības rezultāts, un tas sākās jau tieši pirms gada, aprīļa mēnesī, un tā tas turpinās vēl joprojām. Nav nekad bijis tā, ka, piemēram, tad, kad tu ieraugi rezultātu, tu gribi, lai tev pārtaisa, jeb iekšā ir kaut kas nepatīk? Teikšu godīgi, varbūt ir pāris reizes bijis, varbūt bija grūtāk jāsadzīvo ar blondo matu krāsu, kur viena teica tā, viena teica ļoti patīk, viena teica nē, galīgi garām, un tā problēma jau varbūt vairāk ir ne manī, bet cilvēkos, kas izsaka to savu viedokli, bet es šo viedokli respektēju un uzklausu, bet kas cilvēks jau dara pa savām. Šeit arī bijuši galīgi īsti mati. Ir bijuši, jā, man bija kādreiz pat diezgan gari tā, nezinu, bez mazai līdz pleciem, bet tad es viņus nogriezu nost, jo man uznāca Britnijas Spears sindroms, un tagad atkal audzējam, viņš garāks, un varbūt vasarā atkal kaut ko nozīsim, tā kā mati ir mati, paldies Dievam, tiešām atauga.